Šodien es tev paņemšu līdzi savā nedēļā, kur es tev rādīšu visu, varbūt ne tiešām pilnīgi visu, bet es tev parādīšu apmēram, ko es daru, lai Mismorāli zīmols attīstītos. Es esmu jau uzkrāsojusies, to es daru gandrīz vai katru dienu. Ir dienas, kad es to nedaru, bet tad es arī noteikti nefilmēšu sevi, bet es filmēšu kaut kādu citu veidu saturu, kur nebūs redzama mana seja. Bet pa lielam vienmēr esmu uzkrāsojusies un arī mati vienmēr ir ieveidoti, tā kā šobrīd man ir matos matarulis un šobrīd es bildēšu produktu foto, kas ir tieši priekš internetu veikala, un man ir atnākuši jaunie gredzenu modeļi. Es jau esmu salikusi internetu veikalā visus tos gredzenu modeļus, bet man ir jāsabildē vēl bildes, kas būtu tā kā uz pirkstiem, jo nopirkt gredzenu mēs nevaram neredzot to, kāds viņš izskatās uz rociņas. Es vismaz tā uzskatu. Lielāko daļu salikusi internetu veikalā. Daudz gredzeni ir skaitā pa vienam, tāpēc arī tie ir izpārdošanas sadaļā, jo tie ir izpirkti, bet tagad ir laiks arī likt pārējās bildes. Piemēram, šeit parādīšu, ir ilgs gredzens, kurš ir tikai vienā izmērā, un viņam nav vairāk bildes, jo man tās bildes ir šobrīd jāstaisa. Nevienmēr viss tas, ko tu redz internetā, ir īsts, un tieši to es parādīšu ar savu roku. Man ir jābildē gredzeni, man ir jāvelk uz saviem pirkstiņiem, un jābildē, un es nevaru bildēt šādu roku. Šī ir mana roka bez apstrādes. Man, protams, ir svaigs manikīrs. Aizvakar biju pie manikīra, uztaisīju jaunas nadziņus, bet man ir jāapstrādā šī roka, jo es nevēlos čakarēties ar bildēm. Es gribu, lai man jau pamats ir gatavs, tāpēc, lūk, ir gatava roka. Šādi izskatīsies mana roka, kuras bildēšu, viņa ir apstrādāta. Tas jūsu savu rociņu mazliet brūnāku un spīdīgāku, lai kamerā tas viss izceltos un lai gredzeni izskatītos daudz labāk, nevis vienkārši bildējot uz baliem pirkstiem, kāda man ir šajai rokai. Mana perfektā lokācija priekš tādām bildēm ir virtuvē, jo man ir virtuvē tāda kā siena, kas ir vienkārši perfekta Mismorāli siena. Un es vienkārši to dievinu. Es šeit filmēju visādas packaging video, un es ļoti daudz laika pavadu, jo šī siena ir vienkārši Mismorāli siena, un šeit es filmēju un bildēju arī produktu bildes, tā kā tagad es lieku savus gredzentiņus un safilmēsim un sabildēsim gredzenus. Gribu arī, lai redza mazliet viņa kreklu, tā kā es paņemšu savu draugu kreklu, un es vienkārši viņu uzvilkšu tā, lai ir kaut kāds baltumiņš, jo tad, kad ir balts, tad vienmēr arī izceļās bildēs brūns baltu, brūnai spīdīgi rociņā un skaists gredzentiņš un arī kaut kas balts, tā kā man būs šāds te krekls, kurus uzvalku tikai uz rokas. Vispār ir tā, ka šī bildēšana ir ļoti laikietilzīgs process. Ja ir diezgan daudz jaunumu, tad ir ļoti daudz jābildē un tas aizņem daudz laika, tā kā es noteikti drīzumā meklēšu kādu palīgu, kas man vienkārši to visu darīs, jo man nav laika tādām lietām. Nu, man ir laika, protams, es atvēlēšu laiku tam, jo tas ir mans zīmols, bet ir ļoti grūti, jo, ja kāds cits man to darīt, tad man būtu daudz vieglāk, un es varētu darīt kaut ko citu, varētu darīt savādāku saturu un vispār darīt citus darbiņus. To es esmu izdarījusi, tikko safilmēju, sabildēju visu priekš storijiem, priekš produktiem, un laiks ir apstrādāt bildes, un tad visu vienkārši likt iekšā, lai pēc iespējas ātrāk jaunumu būtu internetu veikalā, nevis vienkārši man ir jaunumu, un es vienkārši nelieku, viņiem ir jāiet internetu veikalā, lai, protams, nāktu pirkumi. Vispār pēdējā laikā liekas, ka ļoti liela daļa cilvēku ir iecienījuši gredzenus tieši. Internetu veikalā vispirktākās rotaslietas ir gredzeni. Gredzeni patīk, visām meitenēm patīk gredzeni, un es nezinu, kas ir ar tiem gredzeniem. Man personīgi patīk auskari, jo es gredzenus tā ikdienā nenēsāju. Man vienkārši liekas, ka man gredzeni netraucē, bet es neesmu gredzenu meitene. Es to arī esmu gatava sākt filmēt video. Ja tu gribi būt daudz produktīvāka, vienkārši no rīta sataisies, full glam, make-ups, mati, apģērbs, kas tev patīk reāli, tu jutīsies vienkārši pilnīgi savādāk. Izņemam rulli. Ok. Lūpām būs NYX zīmolītis. Un arī Kiko šis te lip gloss. Es nezinu toni, jo man ir pazudis tas uzrakstīņš, bet šādā te krāsiņā. Ok, un es esmu gatava filmēt storijas. Šodien es arī biju Omnivā, izņēmu kastītes. Es pasūtīju kastes. Šajās kastēs es pakoju visus pasūtījumus, šāds te baltas. Tāds maza izmēra, jo rotaslietu kastīte ir maza, tad, lai neaizņemtu vietu gan pakomandā, gan vispār. Jā, tā kā šis ir perfektais izmērs mans. Lūk, šādas te kastītes. Un arī lielās kastes, kuras laiku reglā ir maturuļi un arī lielāki pasūtījumi, tad šīs te derēs tiem pasūtījumiem. Tieši pakoju pasūtījumus aizvakar, un man uz beigām gāja kasiņi, belkuši tie 3 kastītes un jāspako 4 pasūtījumi, tā kā viens pasūtījums pastāvēja vienu dienu ilgāk nekā parasti, un atnāca kastes, un tagad es varēšu sapakot
pasūtījumus. Drīzumā arī būs mans pirmais tirdziņš, kurš ir Skrundā. Vienmēr piedalos Skrundas tirdziņā, un man tur ļoti, ļoti labi iet, jo ir arī diezgan daudz pazīstamiem vienmēr atbalsta, un tā kā tam arī jāsāk gatavoties, tas būs jau maijā, tas ir nākamajā mēnesī, un esmu jau pieteikusies. Tā kā jāskatā būs baneris, vēlos pasūtīt jaunu baneri. Es izdomāju, ka es vēlos to roll-up baneri, šāds izvelkams ir, un tad viņš stāv pirms telts, un tas man liekas iedos tādu. Ok, es tikko beidzu, esmu salikusi iekšā arī storijus jau, postojusi storijus, ieliku arī TikTokus 2, un ir bijuši jau 4 pirkumi no tiem storijiem, ko es ieliku pirms pusstundas, tā kā tas ir ļoti labi, jo katru reizi, kad es ielieku kādu storiju, ir parasti pirkumi, un ir ļoti bieži tā, kad tu neliec un neatgādini par sevi, tad, protams, no tevis neviens nepērk vai ļoti maz pērk. Tā kā salīdzinoši mazāk, nekā, kad tu posto, sevi ir visu laiku jāatgādina, kas citreiz liekas tā, es jau ieliku vienreiz, kāpēc lai es atkal lieku, bet cilvēki reāli neatceras vai nezina, vai viss ir tik ļoti daudz internetā, kad tev visu laiku par sevi ir jāatgādina, tev visu laiku vajag izlikt un tā tālāk, un tā kā es šobrīd darbojos tikai organiski bez kādām reklāmām, tad man ir ļoti, ļoti svarīgi būt aktīvai katru dienu, tādā veidā arī nāk pirkumi. Tagad es iešu cauri visām pasūtītajām lietām, kas ir pasūtīts internetu veikalā. Rīt no rīta arī pakošu pasūtījumus, šovakar es to nedarīšu, jo pulkstenis ir jau 11 vakarā. Parasti šādi ir katru mani vakari. Es parādīšu jums, kas tikko bija pasūtīts, man liekas mazliet tā interesanti. Tā kā ir pasūtīti šie te Kennedy Hoop auskari. Lūk, te šādi. Tieši šie. Tad arī iecienītais Anabella Lux gredzens. Šī te Expeditious rokas sprādzīte. Šie te auskariņi arī ir pasūtīti. Ir nākamā diena. Es taisos šodienai. Es krāsojos un taisīšu arī savus matus, jo šodien ir Pūpoles svētdiena, kas nozīmē, ka šodien internetu veiklā būs akcija, flash sale, mazais tāds flash sales, ka man jāspilmē video tam. Šodien iegādājoties internetu veikalā, jebko tieši šodien savai pasūtījumu klāt pievienošu šādus te Douglas krēmiņus no Spring Collection, Spring Bliss Hand Creams. Vakardien arī viens video aizgāja vairāls. Video bija par to, ka es meklēju meitenes, kas veido saturu, un ka ir iespējams pieteikties. Mums internetu veiklā ir tāda sadaļa. Ejot pašā lejā, tur ir rakstīts Join Affiliate. Vispār arī paralēli filmēju arī angliski video. Šādu pašu video tikai angļu valodā. Redzēsim, kā es eksperimentēju šobrīd ar tām valodām, jo ir tā, ka tu ieliec kaut ko, kas būtu tā kā domāts, vienam tik tā kā citai auditorijai, bet auditorija, ko es sasniedzu, vienmēr ir Latvija. Kaut es arī tos video lieku angļu valodā, tad vienmēr sasniedz tikai Latvija, un tā kā jā, es paeksperimentēsim šoreiz ar YouTube, tāpēc arī filmēju šādu veidu video, un ja tas būs tiešām interesanti un cilvēkiem interesēs un būs ok, tad es turpināšu arī to darīt ikdienā. Arī ir saulaina diena. Es ļoti gribētu aiziet uz mūžu safilmēt saturu. Makeups ir uzlikts un esmu gatava doties filmēt saturu. Esmu safilmējusi, sabildējusi šīs te rokas sprādzītes, kur arī ir jaunums internetu veikalā. Tās ievietošu šodien internetu veikalā. Sabildējusi, safilmējusi priekš sociālajiem tīkliem, plus vēl fonā es klausos podcastu. Es teiktu skatos, bet īstenībā es klausos, jo es daru kaut ko citu paralēli tam. Saula vairāk nav. Man likās, ka būs saulaina diena, bet izskatās, ka laikam nebūs. Un reāli, kad es taisījos, bija saula, un es izdomāju, ka es varētu iet uz mūžu pafilmēt video visādus, bet izskatās, ka saulītes man nebūs, bet tāpatās es esmu gatava doties filmēt saturu. Tā kā jā, tiksimies tur. Filmēs šobrīd ir lielāka, bet es viņas principā vispār nejūtu. Halo gredzens, manuprāt, liels, ka piestāv pie dienas jaunums. Filmēšana ir beigusies, šī bija mana lokācija. Es vienkārši dievinu šo lokāciju. Un, kā redz, šeit ir vēnta aizmugurē. Mans statīvs un kontents nāca vienkārši dievīgs. Šodien es neko daudz uzfilmējusi, bet es visu dienu veidoju saturu. Visu dienu. Es veidoju saturu, editoju saturu un arī, protams, publicēju saturu un teicu aiz veikalu. Taisīšu vakariņas, jo ir diezgan vēls un, jā, nereāli apsveiks ārā. Šodien ir tā diena, kad ir ļoti, ļoti silts laukā. Ir 26 grādi.
Es dzirdu, ka pilnsēta ir ar bērniem un visi tur notiek, visi staigā, visi braukājās ar riteņiem, bet ko daru es? Es sēžu istabā. Es sūtīšu tagad, gatavoju visu priekš email marketing, tā kā jā, rakstu tagad ēpastus, ko izsūtīt šodien, rīt un parīt, jo mums būs interneta veikalā lieldienu tāds kā deals, tāpēc es tagad daru to, un tad es pēc tam taisīšos, un es domāju iziet laukā kaut kur, it kā tā kā pastaigāt vai ne, bet īstenībā filmēt video. Es staigājot uzfilmēju dažādus video rullīšus, ko izmantot šajās dienās, kad es vēlēšos arī atpūsties, kas būs sestdienas vakarā, es braukšu pie mammas ciemos, tad rīt sanāk, rītdien vakarā es tikai būšu tā kā brīva no visiem darbiem, tāpēc man ir jāskatājās tam laicīgi, jo svētdien es atpūtīšos un tas būs lieldienas, un tad pirmdienas atkal ķeršos klāt darbiem, tāpēc man līdz tam tās 2 dienas, man nedzēs kaut ko publicēt, tāpēc es visu gribu sagatavot šodien tām dienām. Tagad, vai gar jums izstāstīt, bet tā, lai jūs saprotat, tagad es rakstu ēpastu. Es rakstīšu ēpastu, es jau rakstu, es izvēlos produktus, ko likt ēpastā, tādus redzamākus parasti ievietoju no katra produkta pa vienam, piemēram, viena roksprādze, viens tur auskars un tādus populārākos modeļus, kas ir tādi pirktākie, tā lai cilvēki, kad ierauj, viņiem tāds, jā, tiešām es arī tādu vēlos. Tā kā, jā, tagad es ievedīšu, izvēlēsimies šo Ariana Silver Necklace, un lūk, šādi izskatās. Aizsūtīju ēpastu, un jau 20 cilvēki sēž interneta veikalā, kaut ko skatās, tā kā very nice. Esmu gatava sākt filmēt saturu. Esmu uzvilkusi šodien kleitu. Lūk, šādu te kleitu jūs nevarat redzēt, bet ar tādu jostiņu un arī šādu skaistu kaklarotiņu. Un es tikko ievēroju, ka šeit ļoti skaisti atspīd gaisma no paplātes, kas man tur stāv uz palodzes. Tāpēc man ir šis te, kā viņš saucās, reflector. Un es viņu nolikšu, lūk šādi, zelta puse. No apakšas ļoti skaisti izskatās. Šodien braucam pārgājienā staigāt gar jūras krastu 20 km. 20! Are you ready? Yes, I am. Čau visiem, ir lieldienas, un man ir jāsapako 22 pasūtījumi. Esmu jau salikusi kastītes šeit sakrāvusi. Un man tas ir jāsāk pakot viss, lai rītdien varētu izsūtīt, un ir jau diezgan vispār vēls, cik ir pulkstens. Let me see, 10:30, tā kā 10:30 vakarā, 11:30 vakarā, un man ir jāsapako daudz pasūtījumu, tā kā let's do that. Jums ir jāparāda mana mīļākā Miss Morāle kaklarote. Tā ir lūk te šī. Viņa ir vienkārši burvīga, man nav vienkārši vārdu. Viņa izskatās nereāls kakla un saulē tīpaši vienkārši. Tā kā šī arī ir pasūtīta un es šobrīd to arī pakoju šādā te cietā kastītē. Lūks pasūtījums.